Mēs dzīvojam pretstatu pasaulē. Tā ir tumsa un tā ir gaisma. Un starp šīm divām enerģijām vienmēr notiek cīņa. Un šī cīņa notiek tur smalkajos gaismas laukos, visumā, kosmosā. Un tā notiek arī šeit, uz Zemes. Un ar katru brīdi tā ir mums tuvāk. Un tagad viņa elpo uz mūsu vaiga. Šī tums un šī gaisma. Mums katram ir jāizdara izvēle, kurā pusē nostāties. Mēs vēl atceramies dzīvi 2012. gadu, kad solīja liels pārvērtības uz Zemi, ka Zemē jāiziet cauri pārbaudījumu lokam, lai paliktu gaismā. Bet tad mums iedeva laiku. Mums iedeva vēl 3 gadus. 3 gadus, lai pamostos. Lai pamostos un iziet ārā no saviem rāmīšiem, no savas kapīša, no saviem ierobežojumiem un sākt uz pasauli skatīties plašākām, atvērtām acīm. Un šie 3 gadi ir pagājuši. Un eņģeļi jau sen sūtīja ziņas, ka 15. gada noslēgums būs pārbaudījuma laiks un arī iespēja laiks. Iespēja laiks būt ar vien vairāk savā iekšējā mierā, līdzsvarā, līdzjušanā, izpratnē, mīlestībā. Un tas, kas mums būtu jādara, mums būtu vēl vairāk jāielūkojas sevī. Ne tik daudz vērsts skatiens uz ārpusi, uz avīzēm, mēdījiem, uz cilvēkiem, kuri ir nobijušies, kuri šaubās, kuri ir nedrošībā, bet tieši vairāk uz sevi. Ieskatīties sevī, kas manī ir tas, kas vēl ir nemīlestība. Uz savu lepnību, slinkumu, uz savām dusmām un aizvainojumiem. Vai šī diena, kuras nodzīvoju, ir labāka kā iepriekšējā? Cik daudz gaismas es šodien spēju pienest sev un līdz ar to citiem cilvēkiem? Tāds ir mūsu katra uzdevums. Jo šī gaismiņa tiek lasīta pa mazām rases lāsītēm. Un, kad gaismas pilītes pietuvojas viena otrai, viņas veido lielu gaismas trauku. Un šīs gaismas trauks rada pārvēlienu. Lielās gaismas virzienā. Un Zemes nākotne ir atkarīga no katra no mums. Nekad vairs nebūs tā, kā bija vakar. Tagad ir pavisam savādāk. Jo gan tumsa, gan gaisma klauvē pie mūsu durvīm. Tad, kad Kristus sāk sludināt, viņš teica: es nenācu pie jums ar mieru, es atnācu pie jums ar zobenu. Un kas ir šis zobens? Tā nav cīņa, tās parastajā izpratnē. Tās ir šis Mihaela zobens, kas patiesībā ir dots katram cilvēkam uz Zemes. Erceņģeļa Mihaela zobens. Un tā ir drosme un spēks. Tā ir patiesība un taisnība. Un mums katram ir jāizdara šī izvēle, vai kļūt par upurjēru, vai kļūt par ērgli. Un pacelties virs savas ligzdas, pacelties augstāk un ieraudzīt vairāk. Ieraudzīt šos kopsakarus un ieraudzīt, cik katrs mēs esam svarīgi šajā
kopīgajā gaismas un tumsas schēmā. Pacelties tam pāri un neļaut, lai ar mums manipulē. Un tā ir mūsu katra izvēle, un tas ir mūsu katra pienesums kopīgajā gaismā. Jo cīņa notiks par katru cilvēku, par katru no mums. Mēs varbūt to neapzināsimies, bet tas būs. Un arī tāpēc mums katram ir jābūt modram. Tas ir kā iet pa šo erceņģeļa Mihaela zobena asmeni visu laiku. Būt modram, būt tagad un šeit. Jo tad, kad mēs esam tagad un šeit, mūsos nevar ienākt citas enerģijas, tās, kas ir nemīlestība. Un šodien man atnāca lūkšana. Lūkšana, kad mēs lūdzam par sevi. Jo mums katram ir jāsāk ar sevi un jālūdz par sevi. Jo tikai tad, kad mēs esam paši savu iekšējo mieru un līdzsvaru, šo mīlestību sevī izveidojuši, mēs varam radīt šo gaismas lauku sev apkārt un līdz ar to dot citiem cilvēkiem. Un tā veidojas šis gaismas lauku pārklājums pār zemeslodi. Un viņš visu laiku ir mainīgs. Vai nu viņš iet uz vienu enerģijas pusi vai uz otru enerģijas pusi. Līdz ar to mums katram ir dota šī atbildība par zemes likteni. Un katram arī dota šī iespēja izvēlēties zemes likteni. Kad apklus domas un kad norimst prāts, es varu sevi dziļāk sajust un iepazīt. Tikai uzzinot sevi, man tiek dota iespēja saprast pasauli. Tā tagad ir tāda, kāda ir mana iekšējā dzīve. Cik man ir baiļu un šaubu, tik to es redzu arī ārpus sevis. Cik man ir gaismas un mīlestības, tik tās ir arī pasaulē, kas ir ap mani. Es zinu un pieņemu, ka pati radu savu pasauli, kopā ar tevi, Dievs, un taviem gaismas eņģeļiem. Es lūdzu visus gaismas spēkus, palīdziet man modrai būt un redzēt lietu patieso dabu. Jo viss, kas ir katrā cilvēkā, veido zemes gaismas un tumsas lauku. Palīdzi man, Dievs, atvērt acis un turēt tās plaši vaļā, lai es nevainoju citus, bet spēju saskatīt lietu patiesos cēloņus. Jo lielas lietas veidojas no mazām lietām. Tā es radu savu dzīvi. Tā es veidoju zemes nākotni. Es lūdzu tevi, Dievs, palīdzi man būt mierā un līdzsvarā. Lai tas miers, kas ir manī, ir ar atvērtām acīm un pilnīgu apzināšanos. Tas ir kā iet pa naža asmeni un saglabāt sevī mieru, jo tikai ar to es varu to paveikt. Es lūdzu par sevi vispirms, Dievs, jo, ja neesmu es sevi pamodinājusi, es nevaru lūgt par citiem, par tiem, kuri sāk mosties, un arī par tiem, kuri vēl guļ. Es zinu, ka nekad vairs nebūs tā, kā bija. Un es arī vairs neesmu tā, kas es biju vakar. Katra mana elpa ir kopā ar tevi, zeme, ar tavu ielpu un ar tavu izelpu, ar tavu sirdspukstu un ar tavu gaismu. Es dzīvoju kopā ar tevi, zeme, šajā laikā, kad mīlestība satiekas ar to, kas nav mīlestība. Tas notiek manī un visā pasaulē.
Dievs, es lūdzu tevi, esi manā sirdī, lai es redzu, dzirdu un jūtu tevi caur sevi. Es lūdzu tevi, Dievs, esi